skaistākās epizodes no šīs spēles. 12 punkti Janičēnokam, kurš beigās sāk mest iekšā. 12 punkti arī Dīnam. Ventspils realizēja 9 no 19 sodu metieniem. 47%, 10 aizmest garām pie -6. Iespējams, tur arī zaudē Ventspils spēle agri. Kas bija tie faktori, kas neļāva Ventspilī? It kā viņi brīžiem jau atspēlējās, tulīt salauzīs, bet ne līdz galam visas reizes. Es domāju, ka pārāk ilgi meklēja. Treneris Mužnieks optimālo sastāvu, kurš ir gatavs spēlēt. Tas pats Gulbis ļoti vēl iegāja spēlē. Arī otrajā puslaikā tas pats Vigins skrien pa laukumu, pa tukšu un atkal Gulbis ienāk un iemet 2-3 minūtes. Tā kā reāli viņš meklēja taustītu optimālo sastāvu un es domāju, tā arī raustot tos spēlētājs, tā arī to ritmu neatrada. Tavs ieteikums būtu Ventspilniekiem vairāk uzticēties latviešu spēlētājiem? Gan latviešu jājūt, man tā liekas, ka jājūt citreiz tā situācija, kā tā spēle iet, kuram spēlētājiem. Ja tam Viginsam neiet, tad nav ko viņu mocīt, lai viņš sēž un atpūšās. Vēl viena iespēja un viss. Kaspar, ko tu teiksi par Ventspilu? Es gribētu piekrist, tomēr Vigins ne īpaši labi gan iegāja spēlē, viņam arī tas plus-mīnus koeficients ir -12. Vislielākais mīnus komandā un no viņa prasītos vairāk agresivitāte nevis no 3 punktu līnijas, kā viņš to bieži vien mēģina, bet tomēr no groza apakšas. Tās agresivitātes nav. Viginsam 2 punkti, 2 bumbas, 2 pārtveres bumbas, kā jau tu minēji, -12, plus-mīnus radītājs sliktākais komandā. Piemēram, Niksam tomēr ir +10, Valmieras komandā +19 ir Dāvim Rozītim. 12 minūtēs +19. Grozies kā gribi, ja tu 12 minūtēs uztaisi savai komandai gan arī +20, tad Dāvis ir labi spēlējis. Uzsit savu algu uz nākamo sezonu šo spēli. Savukārt, piemēram, Laurim Blauvam -12. Mēs nevaram teikt, ka Dāvis ļoti labāk nospēlēja par Blau, bet tomēr šie cipari nemelo. Un cipari rāda, ka esot Rozītim laukumā, labas lietas Valmierai notika. Jā, tomēr ļoti svarīgi, kā viņš iegāja spēlē. Jo tomēr Lauris nevisai to iesāk to spēli un parādījās Rozītis un atdzīvoja. Bija lejapi, bija bloki aizsardzībā. Danki bija un tiešām viņš ļoti labi iegāja spēlē 12 minūtēs. Jautājums sekojošs. Esat gatavi LBL lielajam pusfinālam? VF Ventspils, kurš it kā varbūt draudēja pāris gadus, bet tā arī nesadraudēja, bet tagad ļoti iespējams. Mēs nevaram vēl teikt, ka tas būs, jo VFam vēl jāuzvar Valka. Bet diezgan ļoti iespējams, ka tas notiks. Kaspar, ko tu teiksi par tādu pusfinālu? Tas ir labi vai slikti Latvijas basketbolā? Pirmkārt, es domāju, tas noteikti labi, ka parādījās vēl viens, teiksim tāds. Spēlētājs nopietns. Nopietns spēlētājs, no ko ir jārespektē, no kā ne jābaidās. Šitā diena būs ar ko atcerēsimies. Ar to, ka Valmiera pirmoreiz ir pirmā vietā, Ventspils un VF pirmoreiz spēlēs pusfinālā, nosacīties tā pieļauju. Un tas, ka pirmo reizi netika playoffā Jēkabpils. Tieši tā, 3 gadus komandas spēlē bija 5., 3. vieta. Jēkabpilieši šodien pilnīgi pazuda pēdējā mačā pret Baroniem. Zaudējums bez ierunu. Valkas komandai uzvar, valcēnieši jāapsveic. Debijas sezonā komanda iekļūst LBL playoffos, domāju, labs panākums, Kaspar. Noteikti, protams, viņiem labs panākums. Kopumā, protams, viņa sezonu nevar uzskatīt kā veiksmīga, bet, Kāpēc ne? LBL-ā. LBL-ā, jā, bet, kopumā tomēr viņam tas spiediens, kā mēs tā minējām, ir Igaunijas čempionāts, un tur viņi ir iepriekš pēdējie. Tāpēc, bet, būs iespējas parādīt vismaz kaut ko ceturtfinālā. Savukārt nebūs ļoti saspringts grafiks Valkai, Igaunijai.